Kāda ir situācija Latvijas militārajā drošībā 2026. gada sākumā? Tiek skandināts Baltijas aizsardzības līnijas stāsts. Skan labi, bet ir pamatotas šaubas, ka ar to būs par maz. Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma skaidrojošs raksts iesākas šādi. Mēs esam gatavi aizsargāt Latviju no pirmā centimetra. Mēs tagad redzam, ja kaut kāda teritorija tiek zaudēta, to vēlāk ir ļoti grūti atgūt. Tāpēc tika pieņemts lēmums cīnīties par 1 centimetru. Austrumu robežas nostiprināšana ir galvenais uzdevums Krievijas atturēšanai, kā arī jebkādu agresoru vai to paramilitāro veidojumu apturēšanai un iznīcināšanai. Aizsardzības līnijas būvē vadoties pēc reālā kara rakstura izvērtējuma. Arī Latvijā 20. gadsimta 30. gadu beigās plānoja būvēt līniju pie austrumu robežas, bet beigās darbus tikai ieplānoja un okupācija tika īstenota ar citām metodēm. Ja tevi šis video uzrunāja, abonē Taisnība YouTube kanālu, seko sociālo tīklu profiliem un lasi taisnība.com. Paldies, ka dalies un ļauj patiesību uzzināt arī citiem. Atzīmēsim dažas vēsturiskās aizsardzības līnijas. Mažino nocietinājuma līnija. Tā nepaglāba Franciju no iebrukuma Otrā pasaules kara laikā. Mannerheima līnija. Somus tā pasargāja vien dažus mēnešus. Hitlera Atlantijas valnis. Tas neizturēja pat 1 dienu, līdz tika caursists. 4 vācu aizsardzības līnijas Itālijā. Laikam kopumā turējās visilgāk, no 1943. gada novembra līdz 1945. gada aprīlim. Lielākā darboties spējīga aizsardzības būve ir nocietinājuma sistēma, kas izvērsta demilitarizētajā zonā starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju. Publiski Baltijas aizsardzības līnija raksturota kā progresīvāka nekā, piemēram, Mažino līnija. Krievijas militārā izlūkošana izmantos visus resursus, lai iegūtu informāciju par aizsardzības līnijas detaļām, elementu atrašanās vietām un tehnoloģisko nodrošinājumu. Risks pastāv tieši būvniecības procesā, kur var būt Krievijas aģentūra. Sociālajā tīklā TikTok armijas paveikto izsmej vai kritizē. Arī kāds šoferis, kas novietnē pārkrauj puķa zobus, sauc to par naudas atmazgāšanu. Un var tikt izmantoti citi tehniskie izlūkošanas līdzekļi. Jautājums, kā agresors var atvieglot savu iedomāto misiju. Tas var izvērst agresiju vēl pirms ieplānotās aizsardzības pozīcijas tiek izveidotas. Šīs laika periods ir visriskantākais Baltijas valstīm. Ja aizsardzības līnija ir pilnīgi efektīva, Krievijas uzdevums ir atrast vieglāko veidu, kā panākt agresijas rezultātu šķērsli apejot. Kādas ir iespējas to izdarīt? Viens no veidiem ir koncentrēt spēkus un līdzekļus kādā konkrētā pārāvuma virzienā vienā no Baltijas valstu robežas posmiem un īstenot pārāvumu. Cits efektīvs veids ir gaisa triecienu izmantošana kritiskās infrastruktūras graušanai, aizsardzības līnijas aizmugurē. Piemēram, Ukraiņu aizsardzības līnijas padara teritorijas okupēšanu par ļoti lēnu procesu. Taču tas notiek. Krievijas bruņoto spēku vadība meklē vājās vietas un veic spēku virzienu maiņu. To pašu dara arī teritorijas aizstāvi. Arī kritiskās infrastruktūras graušanas process pierāda savu efektivitāti. Vai Baltijas aizsardzības līnija spēs sasniegt tādu efektu, lai tiktu neutralizēti visi gaisa mērķi, kas lidos tai pāri? Diezgan apšaubāmi. Pat ja tikai katrs 10. trieciendrons vai raķete pārvarēs pretgaisa aizsardzību. Trāpījumi kritiskās infrastruktūras objektiem salīdzinoši īsā laikā novedīs tos līdz kolapsam. Kā mēs visi zinām, Baltijas pretgaisa aizsardzība ir bēdīgā stāvoklī.
Viena aizsardzības līnija bez ofensīvas spējas no militārās aizsardzības viedokļa ir teju nekas, vai mums ir pilnvērtīga pretraķešu sistēma un pārtvērēja droni. Cik zināms, nē, vai mums ir jaudīgas elektroniskās karadarbības ierīces? Cik zināms, nē, par droniem nemaz nerunājot, kuru daudzveidība un apjoms būs izšķiroši svarīgs X stundā. Šobrīd Latvija dronu ziņā ir lielvalsts, bet skaidrs, ka mēs nekādā brīdī nevaram būt pašapmierināti. Protams, cits aizsardzības līnijas veidošanas faktors ir nauda. Visam projektam mūsu valsts gatavojas izlietot 303 miljonus eiro. Latvijas aizsardzības pasākumu nodrošināšanai austrumu pierobežā plānots atsevināt kopumā līdz pat 2000 hektāru zemes. Te jau sākas Latvijas sevišķi slidenāt aciņu, un redzēsim, kā to izdosies pārvarēt.